1, 1, 1, mikrofonu pārbauda, 1, 2, 3. Esmu metrā. Neviens man to neteica. Come on. Esiet sveicināti. Ar jums kopā šodien ir Tomātiņš. Diemžēl Gurķītis šodien nav. Viņš te pašlaik sēž uz poda un viņš laikam ir paņēmis līdzi avīzi. Bet šodien es intervēšu ļoti slavenu personu. Mr. Holfreit Nūģi ģitāristu. Tātad esiet sveicināts. Labdien, labdien! Paģiras rulē. Jā, tieši viņš nesen tika atzīst par starptautisko ģitāristu. Viņš sāka spēlēt pirms 3 dienām, bet ir jau sasniedzis diezgan augstus virsotnes. Proti, viņš ir pirmais no Nūģiem, kas ir uzvarējis 3 reizes pēc kārtas. Pasaules čempionātā Nūģi ģitāristos viena cilvēka konferencē. Ok, tātad jautājums tev. Kā tevi tur sauc, pārāk sarežģīts vārds? Vai jūs varētu nospēlēt kaut ko priekš mums? Jā, tūlītām. Tātad. Paldies par uzmanību. Nu, kāds profiņš! Diemžēl ar mūsu ierobežotajiem budžetiem viņš varēs tikai atnākt uz 10 minūtēm maksimāli. Tātad jautājums tev, kā tev tur sauc? Vai tev ir meitene? Re, kur ir man blakām sēžu mana ģitāra. Nu jā, sieviešu dzimtē ir, jā. Ok, tātad vēl viens jautājums. Vai tev ir bijis? Nu... Viņš atbildēja ļoti šokējošu atbildi, bet, diemžēl, mūsu ierobežojumi ir atkal sūdīgi. Nu jā. Nu, ko lai dara ar mūsu lietām, ka budžeti ir tādi sūdīgi, bet, nu, labi. Labi, beidz runāt par mūsu budžetiem, mēs jau tā ņemam tiesu. Jūs negribēt savīgi kameras, to naudu. Es atvainojos, cerams, ka jūs nedzirdējāt, bet, ja dzirdējāt, tad ir riktīgi sūdīgi. Ja kas, mēs arī dažreiz pasniedzam laikaziņas, un tur ir seksīgi laikaziņu mēģi. Ok, tātad nenovirzīsimies no tēmas. Tātad vēl vienu jautājumu uzdosim mūsu draugam. Vai kas viņš tāds ir? Tātad, kā tevi tur sauc? Vai tu māki noskaņot ģitāru? Jā, paklausieties uz šo skaņu. Labi, neaizraujieties. Paldies. Jā. Man būs jāslēdz pauze, ja? Jā. Es atvainojos, piepauzēšu. Ok, mūsu budžeti tūlīt jau beigsies. Un viņš arī... Lūdzu, beidz! Un par tiem budžetiem runājot. Tu aizver muti sīkā bābiete. Tu jau esi, ja kas tavas brilles ir sūdīgas. Jā, sūdīgas. Es atvainojos. Tad mūsu budžeti ir ierobežoti un mēs diemžēl nevarēsim vairāk komentēt. Ok, diemžēl mums ir jāatvadās no tevis. Atsūti mums kādu šedarbu. Atsūtīsi, lūdzu. Atsūtīšu. Labi, paldies. Redz, kur Gurķītis nāk. Gan liels kluts. Esiet sveicināti, un jā, šodien mēs bijām ar kādu stulbu ģitāristu, tā kā viņš ir prom. Nu ko,
Līdz nākošajai sērijai. Mūsu budžeti ir ierobežoti, beidz tagad tad pļāpāt gurķīt. Visi zin, ka tu esi gurķīt. Tev jau šņabs. Ok, tātad. Labi, šis nebija vēl viss. Turmākajās sērijās mēs vēl pamācīsim jums, kā kaut ko darīt. Varbūt arī kaut kad pamācīsim, kā ielādēt 3D Max par brīvu. Pilno versiju, protams. Nu, kā es domāju. Kā arī Ritā. Justins Biebers atvainojies mums ar kaut kā ar sūdīgs mums dators, mums budžeti neļauj nopirkt jaunu. Rītā pie mums nāks Justins Biebers, mēs viņu intervēsim ar viņu jauno singlu Kakas čurā. Tā kā tiksimies rītā ar labu vakaru vai šodien dienas. Tagad, nu ko, Tomātiņ, tavi pēdējie vardi? Subscribe, like un komentārus, vai arī nekas. Mūsu budžeti ir ierobežoti, šķiet, ka es jau pārāk daudz par mūsu budžetiem runājam, tā kā uzredzi, ar Dievu! Jā, tas baigi labi skanēja, ne? Tu aizēj prom, jā, tagad. Mums jau tā tavi nūģīgie ģitāru spēli, man ir apriebušies, tā kā ir projām, mums vēl jāizgudro kaut kādu citu čeku, kas varētu tēlot Justinu Bieberu, ja? Ups, es filmēju. Atā!